Sveicināti! Pārskatīsim aktuālos energoproduktu tirgu ietekmējošos faktorus šī gada 12. nedēļā. Vairumam no energoproduktu pagājušajā nedēļā neliela cenu kāpumi. Naftas tirgū cena izmainās pavisam nedaudz par $1 centu. Tur dažādi jaukti faktori, gan ar lejupvērstu cenu tendenci, gan ar augšupvērstu. Protams, kā kara darbība tuvajos austrumos un Krievijas karš Ukrainā ir pie tiem faktoriem, kas var paaugstināt cenu, jo var izraisīt piegāžu un naftas produktu ražošanas pārāvumus. Savukārt tas, ka ASV šobrīd vēl joprojām nesamazina procentu likmes, ka ASV turpina samazināties naftas krājuma līmenis, ir tādi ekonomiskie faktori, kas arī ietekmēs naftas cenu un tās kāpienu. Savukārt zems patēriņš, uz ko reaģē OPEC plus dalībvalstis ar attiecīgi arī iegūst samazinājumu, liecina, ka naftas patēriņa tempi nav tik augsti, kā iepriekš tiktu gaidīts, kas savukārt ir lejupvērsts cenas faktors. Oglei un dabasgāzei līdzīgi. Krājumi pietiekami, piegādes uz Eiropu pietiekamas, bet pagājušajā nedēļā vietām Eiropā bijis arī temperatūra zem normas, tātad bijis vajadzīgs vairāk kurināmā un enerģijas izstrādes. Arī tas, ka atjaunīgie energoresursi pagājušajā nedēļā Eiropā ir saražojuši nedaudz mazāk, arī tas ir veicinājis šo divu fosilo resursu patēriņu. Kā arī šobrīd Āzija par pakāpi intensīvāk importē un pērk gan ogli, gan dabasgāzi, līdz ar to tas arī ir neliels augšupvērsts faktors. Pagājušajā nedēļā ogles cena nākamā mēneša piegādēm ir pie $112 par tonu, savukārt dabasgāzei par nākamā mēneša finanšu piegādi ir pie €28 par megavatstundu. Un likumsakarīgi nedaudz augstāks fosilo resursu patēriņš un to cenu kāpums arī paceļ par €2 emisijas kvotu cenu. Emisijas kvotai vēl papildus faktors, kā lieldienu, brīvdienu grafikā šobrīd prognozēts zemāks piedāvājums primārajās izsolēs, līdz ar to arī piedāvājuma pusē samazināts apjoms nedaudz ietekmē cenas augšupēju. Elektroenerģijai Nord Pool spot tirgū gan Ziemeļvalstīm, gan Baltijai cena pakāpjās. Ziemeļvalstīm nedaudz par 2% līdz vidēji €55 par megavatstundu. Baltijā cenas pakāpiens sajūtamāks par trešdaļu līdz aptuveni €85 par megavatstundu vidēji Baltijā. Lai gan patēriņa izmaiņas ir ļoti nelielas, temperatūras grafiks tomēr ir tuvu vidējai normai. Abiem reģioniem svarīga ir bijusi vēja izstrādes samazināšanās, kur Baltijā tā ir procentuāli lielāka, un Baltijai arī, protams, lielāku nozīmību no otras puses piešķir arī starpsavienojuma Estlink 2 atslēgums remontdarbos. Nākamajam gadam finanšu instrumentu tirgū elektroenerģijas kontraktiem ļoti nelielas izmaiņas. Ziemeļvalstīm kopumā tādu nav, tātad €39 par megavatstundu nākamā gada 12 mēnešiem bāzes piegādē. Somijā, Zviedrijā arī izmaiņas praktiski nav, tur pie €40 līdz €45 par megavatstundu. Polijai un Vācijai ir neliels palēciens, tas saistīts ar fosilās izstrādes īpatsvaru. Šajos apgabalos tā ir lielāka. Līdz ar to Polijas cena pie €105 par megavatstundu un Vācijai pie €80 par megavatstundu nākamā gada bāzes piegādei finanšu tirgū. Redzam, ka izmaiņas ir pavisam nelielas. Tiekamies nākamnedēļ, skatīsimies, kas būs noticis kārtējā nedēļā. Paldies jums!